Par dzīvokļu izkrāpšanām man beidzot ir ekskluzīva iespēja nointervēt cilvēku, kurš ir saskāries ar šo krāpšanu, un viņš izstāstīs, kā tā strādā. Jā, diemžēl tie paši krapnieki, par kuriem Elvis stāsta katru dienu, nodarbojas arī ar nekustamiem īpašumiem. Kāda ziņa? Schēma ir sekojoša. Sākumā cilvēki mēģina kādu pensionāru uzrunāt, kā parasti, jā, visas tās schēmas, par kuriem Elvis jau izstāstījis. Sanāca vai nesanāca, vienalga. Bet pēc kāda laika cilvēkam zvana vai policists, vai drošības dienesta darbinieks, vai kāds prokurors, un jautā, vai jums zvanīja tie krāpnieki? Ja krāpšana notika, tad, protams, tad cilvēkam ir dusmas, jā, viņš vēlas tur viņiem cīnīties, un pat arī nē. Jā, tad arī ir cilvēki, kur ir gatavi cīnīties ar tiem krapniekiem un ir gatavi palīdzēt policijai un pārējiem. Un tad policija piedāvā. Jā, protams, tā nav valsts policija, tā ir policija, jā, piedāvā. Tad šajā gadījumā jūs varat ļoti palīdzēt mums. Mēs uztaisīsim tādu viltotu darījumu, lai noķertu tos krapniekus. Un tad lēnām, un cilvēki 2-3 mēnešu laikā ir uzrunāti, un viņi sāk tirgot savu dzīvokli. Rādiem par to stāstīt nedrīkst. Juristus piesaistīt nedrīkst. Nekustamā īpašuma aģentus arī nevar piesaistīt. Pats un kurš. Pēc tam, kad dzīvoklis izlikts uz pārdošanu, starp citu par labu cenu, tur piemēram 70% no tirgus cenas, notiks darījums. Un kad darījums notika, dzīvoklis ir pārdots, cilvēks ir pārliecināts, ka tas ir tikai tā, lai noķertos vai notāra vai krāpnieka kaut kāda, kurš ir pircējs, jā, vai vēl kaut kas. Bet notārs neko par to nezina. Protams. Pircējs arī neko nezina. Pārsvarā nē. Jā. Un kad viss notika, tad tālāk vēl smieklīgāk no vienas puses un traģiskāk no otras puses. Cilvēkam piedāvā to naudu, vai atdot skaidra nauda, vai nopirkt iPhone, vai nopirkt zeltu un atdot iPhone kurjeram. Nopērk iPhone. Nopirka jaunu iPhone par 1500 un iedeva kurjeram. Policistam. Ne policistam, bet kurjeram. Kurš tad visu to nodos tālāk, kam vajag. Ja? Un cilvēki tic. Tāds gadījums nav maz. Jau ir zināms par vairāk nekā 12 gadījumiem. Ja es nemaldos, 12 varētu būt jau vairāk ir. Ja? Noteikti ir vairāk, bet ne par visiem ir zināms. Un cilvēki pārsvarā ir virs 70 gadiem. Lielākā daļa ir krievalodīgi, bet ne visi. Un ir uzrunāti tā, ka, liekas, ka varētu būt viņi ir sekta, jā, jo viņi netic nevienam. Viņi netic rādiniekiem, jā, kā notika krāpšana. Viņi netic policistam, izstājam policistam, jā, kā jūs esat apkrāpti. Jā. Un viss šis darījums ir īstenībā tikai veiksmīgs mēģinājums dabūt no jums naudu. Bet es esmu dzirdējis, ka viņi notāram arī sastāst, ka tev ir jāsaka, ka tu pārvācies pie māsas uz Vāciju dzīvot, un tāpēc tu pārdod dzīvokli. Jā, jo arī bankām tur, bankas arī seko līdzi saviem klientiem, jā. Un tad, kad cilvēks saka ņemt no bankomāta skaidru naudu, jā, tad dažreiz bankas pieprasa, jā, informāciju priekš kām jums tas ir vajadzīgs un tā tālāk. Bet jā. Kas reāli notiek? Nopērk to dzīvokli un pārdevējs domā, ka tas pircējs ir tas krāpnieks. Viņš atbrauc uz dzīvokli, kad tu vāksies ārā? Pat nē, pat gaida. Tas īstenībā tas noskaidrojas, piemēram, mūsu gadījumā noskaidrojas tāpēc, ka radinieki uzzināja par šo visu lietu. Radinieki pārdevējiem? Jā, radinieki tas apkrāptas personas, jā, uzzināja, kā notika visas šīs šausmas, jā, un tad gala samētas un izpirka to dzīvokļu atpakaļ no pircēja. Lai cilvēkam būtu kur dzīvot, jā. Jo pircējs atnāca arī tad interesēs, kad pārdevēja, tā pensionāra atbrīvos to dzīvojumu platību, jo viņš tur grib ievākties. Un tajā brīdī uzzināja. Bet tur vēl arī jādomā, jāskatās, vai vispār pircējs piekritīs ņemt to pašu naudu, jo dzīvoklis tev ir vērtīgāks. Ir, jā, bet tur arī no otras puses pircējiem arī varētu būt problēma.
Ja? Nu, jā. Jo viņš varētu būt arī iesaistīts šajā darījumā. Ja? Nu, Jā. krāpšana, nevis darījuma. Jā. Mūsu gadījumā tad piekrītis, saņemt atpakaļ to pašu naudu, sapratis situāciju, un beidzas ar to, Cik ir reāli dabūt ārā, piemēram, es nopērku tādu dzīvokli, es jau nezinu, ka tā viss tur ir krāpšanas schēma, un es te gribu ievākties, un tur pensionāri, viņi saka, es nevākšos ārā. Cik viņi ir reāli dabūt ārā? Ir, protams, tā ieviešana valdījuma, bet tas parasti notiek tad, kad ir izsolis. Ja ir vienkārši darījums, tad varētu būt problēmas. Okay. Kā izvairīties no tādas situācijas? Protams, ja tu esi pārdevējs, tas, kuram zvan policists, tur ir skaidrs, vienkārši necel klausuli. Nomet nost, ja tu dzirdi, ka policijai operācija kaut kā. Pirmkārt, es piedāvāju visiem būt uzmanīgām, ja jums ir tādi vientulie radinieki, kaimiņi, draugi, tad sekot līdzi, kas ar viņiem notiek, jo šī schēma nedarbojas vienu dienā, tas notiek ilgstoši. Ja? Un, ja kaut kas liekas aizdomīgs, tad reaģēt, pārbaudīt, mēģināt uzrunāt. Bet arī, ja jūs esat iesaistīti visus šos procesus, kā notārs, kā jurists, kā agents, vajag arī saprast problēmu, ja ir vēlme pārdot ātrāk. Ja nav iesaistīti rādinieki nekādi, ja atteicas, piemēram, no jurista palīdzības, tas viss rāda. Kāpēc bankas to nepārbauda? Bankas piešķir naudu kredītam? Banka, ja par pircēm mēs runājam, ko bankā pārbaudīs? Vērtētājs atnāca uz dzīvokli, pārbaudīja, ka viss ir kārtība, zemes grāmata nekas nav, inventarizācijas lieta, tev kadastrālas formēšanas lieta arī nekas nav, un viss notiek. Bet bankai jau tas arī ir risks. Bankai ir risks tad, kad, bankai riska nav, ja ir kredīts, Bet banka uz to reaģē tikai tad, kad tas upuris saka to naudu terēt pa labi un pa kreisi, izņemt skaidra nauda, nopirkt kaut kā. Bet banka ir uzlikusi ķīlu uz to. Piemēram, ja ir pirkts ar kredītu, tad būs ķīla, protams. Bet to ķīlu nav iespējams atbrīvot un likvidēt, piemēram, pārveidot naudā, pārdot. Bez tā nav. Līdz to bankai tomēr ir kaut kāda interese arī pārbaudīt. Banka ir nodrošinājums. Bankām šeit ir tikai slikta reputācija, ja tiešām tā nauda aizgājas krāpniekiem. Bet tā visvairāk te var zaudēt, protams, pats upuris, bet arī pircējs. Un tādēļ arī ir dažreiz ļoti aizdomīgi darījumi, un īpaši, ja tie notiek bez juristiem, bez nekustamā īpašuma aģentiem, ne tādēļ, ka es esmu gan jurists ar nekustamiem nodarbojos, gan agents, ne tādēļ, ka es gribu nopelnīt, bet tiešām tādēļ, ka, ja es esmu iesaistīts kāda darījuma, tad es redzu ne tikai dokumentus, es redzu cilvēka, un es varu saprast, ja kaut kas nav labi, Jo nav tā, kā, tad tev atstāja dzīvokli, nevienu reizi neredzējis pārdevēju, un tu vari pārdot šo dzīvokli. Nē, tā parasti nenotiek. Protams, ir sārunas. Es vienmēr jautāju, priekš kām jūs pārdodat. Varētu būt cilvēks vēlas kaut ko darīt, tad tur tālāk. Man būs informācija. Un ja cilvēks nevar man paskaidrot normāli, tad man uzreiz ieslēdz sarkana gaisma, un tad viss... Kad es pirku dzīvokli, tu man arī palīdzēji visiem dokumentiem, tu man prasa lietas, kuras es nekad pat iedomāties nevarētu kaut ko tādu pārbaudīt. Un tu man arī likās, pirkt bez jurista dzīvokli ir neprāts, tev otru pusi var apčakarēt vienkārši. Pat nav runa par apčakarēšanu. Paldies Dievam, latvieši ir ļoti tāda likuma paklausīga tauta. Mums nav tik daudz tos krāpniekus, kā blakus esošas valstīs. Bet cilvēks var nezināt. Cilvēks, man piemēram bija cilvēki, kuri vēlas pārdot savu dzīvokli, un viņi nezina, ka viņam pieder zeme. Viņi pārdod savu dzīvokli bez zemes, bet zeme viņiem ir. Bet nav nokārtotas līdz galām, visas tas lietas. Nav ierakstīts zemes grāmatā. Tur vienkārši var cilvēki nezināt. Ir. Protams, ir situācijas, kad cilvēki var kaut ko
nepateikti, jā, arī varētu būt bez kaut kāda tāda ļauna nolūka. Jā. Bet tomēr tas ir, jā, un jurists ir vajadzīgs, lai pārbaudītu visu to. Jā, un tur arī, piemēram, par to, ka tu nopērci to dzīvokli un vēl viena krāpšana, ka tev pēkšņi piesakās tie mantinieki, it kā, un tu esi nopircis dzīvokli un beigās izrādās, ka Tu stāsti šobrīd par to situāciju, kad bija viltots testamenti. Ko tur izdarīt? Tur arī atkal, zini, ja cilvēks ar pieredzi, tad tur var redzēt, kā, piemēram, bija ļoti ātri pārdotas īpašumi, vienu uz otru cilvēku, Kā tas notika? To visu var pārbaudīt arī. Jebkurā gadījumā visus dokumentus var dabūt no zemes grāmatas arī, jo arhīva tur glabājās visi tie dāvinājuma līgumi, testamenti, bet mantojuma apliecības, un vispārējais. Es atceros, ka tu man pirms kaut kāda laika liki ielikt to ķeksi, ka ja kaut kas ar manu īpašumu tiek darīts, nostiprinājumu lūgumu, man tagad visu laiku nāk e-pastī ar kaut kādu nostiprinājumu lūgumu. Tas arī ļoti labs padoms. Jā, es visiem saviem klientiem stāstu par šo iespēju, ka zemes grāmata jūsu sādaļā, kad jūs autorizējaties un tad esat portālā iekšā, tad jūs varat uzlikt ķeksīti, ka sūtīt man brīdinājumus, ja ir iesniegti kaut kādi lūgumi par maniem nekustamiem īpašumiem. Es visiem iesāku šo izmantot, jo, ziniet, situācijas ir ļoti dažādas. Man, piemēram, bija gadījumi, kad cilvēki nezināja, ka uz dzīvokli jau ir apgrūtinājums no tiesas izpildītāja, un jau notiek piedziņa. Piedziņa var beigties ar izsoli. Un jūsu dzīvokli var pārdot no izsoles bez vispār jūsu informēšanas. Tā arī bija Latvijā, un te arī bija dažādas schēmas. Paldies, un es ceru, ka jūs kaut ko iemācījāties.